Kārtējās novada domes sēdes laikā tika nobalsots par līdzekļu iedalīšanu Grantsceļu projektiem no Daugavpils novada pašvaldības autoceļu fonda. Komunālās saimniecības nodaļas transporta tīklu inženiere Anita Pabērze pastāstīja, ka Daugavpils novada deputāti ir pieņēmuši lēmumu piedalīties projektā pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos. Šo projektu paredzēts realizēt lauku attīstības programmas ietvaros 2014.–2020. gadam. Visi 19 pagasti grib piedalīties dotajā projektā, ir izvērtēts, ir sarindots prioritārā kārtībā ceļi un ir izvēlēts projektētājs, kas uz doto Grantceļu programmu projektēs tehniskos projektus gatavos. Priekš tam mums ir nepieciešami iedalīt līdzekļi, jo darbi jau notiek. Projektētājs iepirkuma kārtībā ir izvēlēts, projektētājs strādā. Kā atzīst Anita Pabērze, lai piedalītos dotajā programmā, būs nepieciešams apmaksāt tehniskos projektus Grantsceļiem. Pavisam kopā tika apstiprināti 19 projekti, kuriem tika iedalīti 63 800 eiro. Pirmā, tūri ir 10 projekti, kurus mēs jau plānojam šogad, vismaz, ja nepabeigt, bet sākt noteikti pēc iepirkuma, sākt jau būvēt. Tā kā mums ir nepieciešami ātrāk tos projektus tehniskos dabūt, gatavus, lai var sākt taisīt iepirkumu uz būvniecību un sākt būvēt ceļus. Atgādinām, ka lauku attīstības programma ir paredzēta līdz 2020. gadam, un tai piešķirtie līdzekļi sastāda 4 miljonus eiro, kuri pakāpeniski tiks ieguldīti lauku apvidu ceļos.